Paprasīsim ChatGPT, lai tas pats iepērks internetā. Es tam iedošu šādu ēdiena attēlu, tam pēc bildes būs jāsaprot sastāvdaļas un jāpasūta šis viss priekš manis, lai es varētu to pagatavot. Es sagatavoju vaicājumu. Es nenorādu, no kura veikala to pasūtīt, tikai to, ka piegāda būs nepieciešama Rīgā. Protams, kas norāda to, ka es vēlos aktivizēt aģenta režīmu. Skatīsimies, kāds būs rezultāts. Tas atver Rimi LV un sākt meklēt produktus. Te viss izskatās, ka notiek ļoti ātri, patiesībā tas notika daudz lēnāk, es to visu ierakstīju un tagad rādu jums kārtīgā pātrinājumā. Tātad tas pēc kārtas ies cauri produktiem, ik pa laikam tas pamana kaut ko, kas šajā veikalā nav, tad viņš piemeklē alternatīvu, kas vislabāk tur iederēsies, un šādā veidā šis grozs tiek pildīts. Tas pabeidz darbu, tas atpazina ēdienu šajā bildē un novērtēja, ka tas sastāv no šīm sastāvdaļām. Viss šīs sastāvdaļas tika salikta grozā no Rimi veikala. Tālāk tas man prasa pārņemt vadību, lai es varu norādīt piegādes adresi. Un te ir interesants moments, jo es chatbotam nedošu savu privāto informāciju. Es nedošu savu dzīvesvietas adresi un es pavisam noteikti nedošu savu bankas kartes informāciju. Tad ko mēs varam darīt? Parasti internetu veikali piedāvā tādu opciju kā dalīties ar groza linku, kas nozīmē, ka tu vari paprasīt, lai ChatGPT uzģenerē šo linku priekš tevis, iemet čatā, un no čata tu vari to izmantot savā pārlūkā un ar aizpildīto grozu jau pabeigt reģistrāciju, veikt apmaksu, norādīt īstu informāciju, bet nevis no chatbota, virtuālā loga, bet gan no sava pārlūka, kur tas ir drošā vidē. Tāds bija mans plāns, sākot rakstīt šo video. Un Rimi tiešām izrakstīšanās lapā ir poga dalīties ar groza linku, kuru kāda var nosūtīt. Tāpēc visam vajadzēs strādāt. Problēma tāda, ka izrādās, lai ar to dalītos, tev vajag būt autorizējušamies. Tev jānorāda lietotājvārds un parole. Un tas nozīmē, ka es nevaru šo patiesībā izmantot, jo es chatbotam nedošu sev lietotājvārdu un paroli. Tāpēc es jums parādīju, kā tas varētu strādāt. ChatGPT tam jau ir gatavs, bet Rimi platforma diemžēl nepiedāvā iespēju dalīties ar groza informāciju bez autorizācijas. Tad ir cits platformas, kas noteikti to piedāvā, tāds būtu jāatrod, un tas ir princips, uz kā balstās chatbot lietošana. Atceramies, ka chatbot logā neko sensitīvu iekšā nevedam. Ko tu par to visu domā? Kādas tu tam redz pielietojums? Uzraksti komentārā, es priecāšos lasīt.